Sveiki! Mani sauc Emīlija, un šī ir Patricija. Hi! Tadā! Man šķiet, ka jā, jūs jau redzējat, ka vai arī šis būs pirmais, un vai... Es zinu, kādā secībā mēs filmējam 2 video manam kanālam, un manā nejausmas, kurā secībā viņi ies, bet jebkurā gadījumā viņas kanālā ir video ar mani, tāpēc noteikti spiežiet pirmo linku lejā un ejiet uz viņas kanālu un noskatieties to video un piesakojiet viņas kanālam. Jā. Bet šodienas tēma, kā jūs izlasījāt nosaukumā, ir kāpēc man nepatīk un viņai nepatīk latviešu YouTubes. Kāpēc mums nepatīk? Kāpēc? Jā, jums ir vārdu mums. Kāpēc mums nepatīk latviešu YouTubes un lielākoties tas ir tāpēc, ka viņš iesūkā. Tas nenozīmē to, ka mēs neatbilstam cilvēkus, kas cīnās un filmē un dara lietas YouTubā, tāpēc, ka tas ir burvīgi, ka cilvēki iegulda savu laiku un tiešām cenšas kaut ko sniegt šai platformai no latviešu puses un latviešu valodai, kas vispār ir fantastiski, ka latviešu valoda tiek nesta pasaulē, bet mūs vairāk satrauc tas, kas tiek liekts iekšā. Nevis cilvēki, kas liek, bet kas tiek liekts. Un tas, kādā virzienā latviešu YouTubes kustās, salīdzinot ar pasaules YouTube. Un, protams, Latvija vispār atpaliek uz 5 gadiem no visas pasaules, un mēs visi to zinām gan stilā, gan mentalitātē, gan visādās ziņās. Un es uzskatu, ka YouTubes arī atpaliek savā ziņā no tā, kas ir modē un tā tālāk. Bet šodien mēs parunāsim, un viņi izteiks savu viedokli, mūsu viedokli, jums sakrīt viedoklis. Un mēs vienkārši parunāsim par to, kur mums šķiet vajadzētu virzīties, ko varētu bišķiņ izmainīt. Un vienkārši izteiksim savu viedokli. Katram ir savs viedoklis, un tas ir tikai labi, ka katram ir savs viedoklis. Mēs necenšamies nevienu aizskart, mēs vienkārši cenšamies veidot diskusiju, lai latviešu YouTubes nedaudz kustētos pareizajā virzienā, un varbūt pēc kāda laika mēs būsim tajā virzienā, kurā viņam vajadzētu būt. Un varbūt tas liks aizdomāties kādam no jums, kas veido kanālus. Es zinu, ka daudzi YouTuberi skatās mani, tas bija tik seksīgi īstenībā. Un vienkārši vairot diskusiju un padalīties savu viedokli, tāpēc neuztveriet šo kā faktu, tas tikai mūsu viedoklis, un sāksim šo video. Tā lieta ir komentāri un komentētāji. Oh, Jesus. Where do we start? Un mēs vairāk tu vari par to padalīties, jo tu ilgāk esi YouTubā un tev visticamāk biežāk sanāk, tu saskaties, tev vairāk to skatījumu. Jo vairāk skatījumu, jo vairāk arī tos komentāri pie video. Bet lielākoties tie ir tie hate un tie cilvēki, kas zina labāk, pieņemsim, ka man kas sanāk. Man raksta, tev nepiestāv šī lupu krāsa, tev nepiestāv šis tops, tev nepiestāv šis. Tev vajag runāt citādāk, tev vajag izskatīties citādāk, un tev jau arī kaut kas līdzīgs. Nu jā, man ļoti bieži ir tādi heitu komentāri, ka... Tādi dažreiz ir ļoti rupji tādi. Es vienreiz izlasīju, ir bija viens komentārs, kaut to mamma būtu uztaisījusi abortu. Ir bijuši tādi komentāri. Ak, mans Dievs! Tas bija mans tā kā vislielākais šoks, kas izlasīju to komentāru, reāli cilvēks man kaut ko tādu uzrakstīja. Ko es to tādu esmu izdarījusi dzīvē. Ir arī, protams, daudz tādu komentāru, kur mani salīdzina ar Superaņu. Kāpēc? Es nezinu, kāpēc cilvēki tik ļoti ienīst mani. Es nezinu, bet es tik ļoti bieži saņemu tos heitu komentārus, un katru reizi ir kaut kas jauns. Un it īpaši, cik ļoti daudz heita bija manam pēdējam video, pirmā reize. Un tas ir, nezinu, vai būs pēdējā video vai ne, tas nav svarīgi. Bet tur man bija ļoti daudz heitu komentāru, ka man ir Dauna sindroms, ka man obligāti vajag uz psihiatrisko klīniku. Un galvenais, ka tas video bija ļoti pamācošs, ļoti pieklājīgs. Tur nebija nekādu lamu vārdu, tas bija vienkārši video par bišķiņ par savu pieredzi, tur nebija aprakstīts nekas. Tur nebija aprakstīts, kā es to darīju, jā, tur nebija ko es to darīju un tā kādās pauzās, tur bija vienkārši pateikts par to, kādā vecumā viņi uzskata, ka tas būtu labāk. Un tā pašā laikā cilvēki saka, ka es esmu Dauna. Jā, un tur bija vēl padomi jaunām meitenēm par ļoti labu aplikāciju, par kur es nezināju personīgi, un es esmu uz 2 gadiem vecāka par Patrīciju, tāpēc... Un man likās, ka tas video bija ļoti, ļoti noderīgs jauniešiem, un es vēl jau vairāk nesaprotu, kā cilvēki atrod laiku rakstīt tāds komentārs, un es automātiski viņus dzēršu. Tā kā man atnāk notifications telefonā, es izlasu viņus, es vienkārši izdzēršu, un man bija nāk komentāri,
kā tu vēl neesi nosprāgus, man uzrakstīja, un sliktākais, ko man uzrakstīja, bija, tu esi tik resna, ka tu visticamāk kamerā nevar ielīst. Un man bija tāds, es ielienu. Tā kā, ko? Es ielienu kamerā, redz, man pat divas ielienu. Un vai arī man uzrakstīja, ka tu esi tik neinteliģenta un dauna. Un man bija tāds, kā tu zini? Jā, man arī teica, ka savos 19 gados esmu diezgan stulba un ka man vajadzētu iet palasīt grāmatas un tam līdzīgi. Bet tu nezini, kāda mēs esam dzīvē, vai ko mēs darām, vai kāda ir mūsu izglītība, vai kā mēs nodarbojamies ar, nezinu, hobijiem, vai kur mēs ejam, vai kas mūs interesē, vai kas ir mūsu draugi. Un latviešu YouTube, tāpat kā krievu YouTube, krievu YouTube skaitās ļoti agresīvs YouTube, komentētāji. Un latviešu YouTube man šeit ir pārgājis tā mentalitāte arī no Krievijas, tāpēc, ka mēs tikai, var teikt, faktiski nesen izšķīrāmies ar Padomju Savienību. Tas bija sliktas laulības. Viņas neilgi. Un man šķiet, ka tas ir saglabājies vēl no tās domāšanas. Un viss tas ļaunums, jo es pat nezinu, kur sākt, jo man ir sāpīgi redzēt pie maniem video, un lielākoties tie ir puiši, kas komentē. Un tas arī tas, ko mēs gribam, lai Latvijā mainās, ka cilvēki kļūst saprotošāki, tolerantāki viens pret otru, lai mēs esam, lai vienkārši saprotam, ja tas nav manā gaumē, nenozīmē to, ka tas uzreiz ir sūds. Mēs varam kaut kā saprast to, ka ne viss ir pēc mūsu domām, ne viss griežas apkārt mums. Mēs varam sagrumēt šo faktu, ka ne viss ir tā, kā mēs gribam, lai ir. Jā, man ļoti bēs jārāja tie cilvēki, kuri saka, es tikai izsaku savu viedokli. Jā, bet es jau neglorificē savu komentāru tikai ar to teikumu beigās, ka tas tikai mans viedoklis. Es tikai saku savu viedokli, bet man šķiet, ka tev vajag nogriezt visas matus un iestāties psihiatriskajā. Jo es jau vairākas reizes to esmu teikusi savos video, ka atšķiriet tādu lietu kā izteikšana sava viedokļa un apdiršana. Jā, tas, kas uzrakstīt beigās, es tikai saku savu viedokli, vai nav hates, nepadara jūsu komentāru mazāk skarbu vai mazāk rupju. Vai ka reāli, tu man esi stulbā gopa, bet tas tikai manas domas. Tā kā, jā, arī man raksta, tev nevajadzētu krāsoties, tu esi neglīta. Nav hates. Kā tas nav hates? Vecīt, ko? Tūldi, tu tikko mani nodirsi, un tad tu saki, nav hates. Bet labi, jūs sapratāt, par ko mēs runājam. Man šķiet, ka jūs sapratāt. Nākamais, par ko mēs gribējām pārnāt, ir kontents. Un pat negribu sākt par to visu. Un mēs esam vainīgs arī šajā, ka mēs pieļāvām savos kanālos dažus tādus video rutīnas un tā tālāk. Un iespējams man būs kāda rutīna un tā tālāk, bet man šķiet, ka mums trūkst pirmkārt stilu, kā tiek filmēti video. Otrakārt, mums trūkst kaut kā vairāk nekā vienkārši challenge video, tikai visi tie challenge, hauli un kas vēl ir tipiskākais. Jā, challenge un hauli, tas ir lielākoties Latvijā un gaming, tikai 3 lietas, kas nodarbojas Latvijā. Gamings, house un challenge. Challenge vispopulārākie no visiem. Un gamings un challenge man šeit var aprakstīt 2 vārdi, kādās subkultūrās iedalās YouTube Latvijā. Un cilvēki vēl ir tas, kur cilvēki noliek citus cilvēkus. Tā kā riktīgi noliek. Tā nav kritika, bet viņi vienkārši rausto viņus. Tā kā tas rausto. Jā, tā kā ir riktīgi rausto. Un man šķiet, ka latviešu YouTube'am ir jākustās arī tajā virzienā, kas ir vairāk dvēseliskais pārdomu, varbūt kāds YouTuberis, kurš parunās par politiku, izteiks kaut kādu viedokli par kaut kādām svarīgām lietām, par varbūt kaut kādu Phil DeFrank šovu, kaut kā tādu, kaut kā ar intelektu, kaut ko intelektuālāku parunāt. Es personīgi uzskatu, ka internets ir tāda lieta, kur pārsvarā jaunieši uzdarbojas un dara visu ko. Un tāpēc es personīgi, tā kā es jau vienā savā video, ko es nebūšu izlikusi vai būšu izlikusi, es vēl nezinu, bet es tur ieminēju to, ka es pilnībā mainīšu savu kanālu un es vairāk taisīšu tādus video, kur es varēšu kaut ko ieteikt mūsdienu jaunatnē, jo YouTube un internets ir tāda vieta, kur jaunieši pārsvarā uzdarbojas un turēt. Mums sakars ar kameru un izslēdzās, bet... Jā, es runāju par to, ka jaunieši pārsvarā
uzturās YouTube un internetā, un tāpēc es vēlos vairāk filmēt savā kanālā video, kur es vienkārši ieteikšu kaut kās jaunākai paudzei, jo man pašai ir 19, līdz jau martā būs 20 jau, tāpēc es vēlos kaut ko ieteikt, lai būtu ar ko iedvesmoties citiem jauniešiem, jo ko tie challenge īpaši tur, tas ir jautri dažreiz paskatīties, bet gribās, lai arī YouTube būtu kaut kas tāds, ko varētu ieteikt, jo skolās par daudz ko nerunā, par daudzām tēmām, vecāki arī īpaši daudz ar bērniem nerunā, un tā kā mūsdienās jaunieši pārsvarā internetā, tāpēc es vēlos savā kanālā kaut ko tādu pamācošu, kaut ko tādu reālu, jo, kaut ko īstu. Jā, tāpēc, ka visi challenge, rutīnas tās man personīgi vairs neinteresē, jo es pēdējā gada laikā šajā esmu ļoti izmainījusies, jo kā esmu patīk visi tie challenge un viss tas tad, jo man pašai ir daudz challenge video manā kanālā, bet tagad es vēlos kaut ko mazliet savādāku. Jā, un tieši tagad, kad izdaus, tu saproti to, cik ļoti tas ir tāds. Protams, nav nevainas, dažkārt tas ir challenge for fun, bet ja tavs vienīgais kontents ir challenge un tādas lietas, tas ir tas, par ko mēs runājam, ka ik pa laikam tas nav nevainas. Tas ir kā jautrība un tā tālāk, bet ja viss, ko tu dari, ir challenge un roast cits cilvēks, tad tas jau parāda to, kādā virzienā vispār Latvijas YouTube kustās. Tas pats ir arī ar šiem daily blogeriem, kuri ļoti bieži Amerikā tādi, protams, Latvijā tas nav populāri, bet vienkārši, ka man bieži komentāros ir rakstījuši, kas, piemēram, filmē kaut kādus vlogus, kaut arī man tur ļoti maz, bet man ļoti bieži ir rakstījuši, ka man vlogi tādi ir dabīgi un es tiešām rādu, ko es daru, jo Amerikā ļoti populārs, ka tie daily blogeri, viņi izdomā. Ļoti crazy. Jā, tas viss ir izdomāts un tas nav tā kā, viņi speciāli priekš tā vloga to dara un tas nav tik interesanti vairs kā vienkārši, ka cilvēks strādā savu dienu, reālu savu dienu. Tāpēc Latvijā man tā liekas, ļoti maz vlogu, es zinu, ka Evelīna vlogo tur tā, bet ļoti maz īstenībā es redzu, ka kāds vlogotu Latvijā, bet to arī varētu ieviest tikai tādus normālus vlogus, varbūt ne daily vlogus, bet tādus, kur reāli tu kaut ko dari, nevis tu tur samākslo un izdomā, ko tu tur darīsi tajā vlogā, jo nav vairs tik interesanti skatīt. Jā, cilvēkiem vajag būt patiesākiem, jo visi YouTube'ā lielākoties ir tik iespringuši par to, ko par viņiem padomās. Visi ir tādi, ak, Dievs, man jāizskatās šādi, man vajag sapucēties, pirms tam man vajag tur saraisīties, man vajag šitā un to. Un cilvēki nav patiesi, tāpēc, ka viņi cenšas uzturēt to personu, kas viņi nav, lai citiem būtu, wow, kā es gribētu būt tu, bet ja tu būsi tu, kāds var zināt, ka cilvēki negribēs būt, kas tu esi īstenībā, ja tu nekad nedos iespēju viņiem ieraudzīt sevi. Un pēdējais ir, kopējā vide, tas ir tas, ko mēs jau pateicām par to, ka visi tāds ļoti samākslots un nepaties, un neoriģinalitāti mēs arī par to parunājām. Šī tēma vispār ir diezgan īsta, tāpēc, ka teorētiski visi saprot, kur ir problēmas, un visi saprot to, kādā virzienā Latvijas YouTube kustās. Un mēs varam tikai, bet es arī tāpēc, ka ļoti daudz jauniešu, tā kā ļoti jauni cilvēki ir. Ļoti reti, kurš ap 20, 19, 18 sāk filmēt savus video. Un man šķiet, ka problēma ir tieši tajā, cik ļoti jauni cilvēki ir YouTube'ā. Un tas ir tas, ko pieprasa jaunieši. Un tas ir tas, ko viņiem sniedz. Un kad latviešu YouTube's kļūs tāds vairāk uz 20, 17, 25, tagad tajā sfērā, man šķiet, ka tad arī YouTube's izaugs kopā ar cilvēkiem. Un tas ir, protams, Uldaunam ir 30, Funface TV ir 25, 26, kaut kā tajā reģionā, un viņi uzvedās tā zem 20, būsim godīgi, lai vairāk pieskaņoties tiem jauniešiem, jo dabīgi cilvēkiem vajag pieskaņoties tai publikai, kas skatītos viņus. Un man diez vai skatīsies kaut kādi jaunieši, pavisam jauni bērni, vai arī diez vai es skatīšos pavisam mazus bērnus, un tas tā kā, kad ir atbilstoši cilvēki, ja jūs gribat, lai mēs filmējam, jūsu mīļie YouTuberi, ja jūs gribat, lai viņi filmē kādu tiešām labu video, un jums ir problēmas ar to, ko viņi filmē, rakstiet viņiem, viņi filmē to, ko jūs gribat. Tas nāk, ka mēs paši veidojam šo problēmu, jūs veidot to problēmu, ka varbūt jūs gribat, lai mēs esam patiesāki un tā tālāk, bet jūs paši gribat tos challenges. Un tā kā tas ir tā apgriezti, bet mēs vienkārši ceram to, ka kādu dienu mēs izrausimies no šī apgrieztā riņķa un varēsim sākt no baltas lapas. Vajag atdzīvināt tieši YouTube, jo tagad tā ir pamirusi. Stagnācija tādā. Pamirusi, jo daudzi YouTuberi tagad tik ļoti reti video filmē, es arī, bet ir tādi, kuri ir daudz, kuri pamet un tā, un ir diezgan klusa ir palikusi YouTube.
gribas, lai tā atdzīvinātos, lai būtu kaut kas vēl tāds interesants, jo Amerikā tā tik paplašinās visādi tur kanāli, bet citi tādi normāli, bet par tādiem nerunāsim. Tas ir paša izvēle, protams. Bet, gribas, lai kaut kas būtu savādāks, jo gribas, lai tas YouTube vispār Latvijā vēl paliek, jo negribas, lai tas viss izmirst šeit. Jo tas bija diezgan populārs agrāk, bet tagad tik ļoti vairs nerunā par to īpaši, jo, tur, protams, ir visi tie populārākie YouTuberi tiek aicināti uz saviem pasākumiem un visādas kompānijas taisa mītapus tur kopā ar viņiem, bet nav tik ļoti populāra tā YouTube kā bija agrāk. Cilvēku vairs neuztver nopietni YouTube Latvijā. Tikai tā ārzemēs tas arī ļoti populāri ir. Jo es esmu ļoti daudz redzējuši YouTuberus, kuri, piemēram, grib piedalīties kaut kādā filmā, iet tiem auditions un tam līdzīgi. Un tur ļoti dažreiz esmu redzējusi, ka YouTuberi stāstījuši, ka uz viņiem greisi skatās, ka viņu darbs ir YouTube. Jo pamazām jau pieņem YouTube Amerikā daudzās tos šovu biznesos un tam līdzīgi. Bet kādreiz arī ļoti nenopietni uztvēra YouTube Amerikā un Latvijā ir īpaši. Mēs vienmēr atpaliekam no pasaules, tāpēc tas ir skaidrs. Mēs tādi atpalikušie latvieši. Tā kā mēs ceram, ka mēs jūs neaizvainojam ar to, ko mēs pateicām šajā video. Mēs vienkārši gribam, lai jūs aizdomājaties. Un varbūt jūs izmainīsiet kaut ko savā skatījumā, ja jūs gribat sākt filmēt, vai arī jūs... Protams, jūs būsiet tādāk populāri, ja jūs filmēsiet tikai challenges. Nebūsim naivi. Tas ir tas, kas cilvēkiem patīk. Bet vai mēs izvēlamies būt patiesāki un sekot savai sirdī vai sekot numuriem savā sekotāju skaitā? Es izvēlējos sekot savai dvēselē un darīt to, kas man vairāk patīk, un filmēt to, ko es gribu, un arī Patricija filmē to, kas viņai vairāk interesē. Un ja tas ir tas mūsu samaksa, ka mēs lēni progresēsim, tad es labāk ar mieru cīnīties, bet sakrātos īstos sekotājus, kas atbalstīs jebkādu manu kontentu, nevis vienkārši sekos laika un mirkļa trendiem. Laiku raksta, uztaisi yoga challenge. Nopietni? Jā, un cilvēki tik ļoti prasa to video, ka man šis jau saka. Yoga challenge? Jā. Es negribu. Lai ļoti bieži, protams, man ir prasījuši vai tos pašus haulu video, man personīgi viņi nepatīk. Un pat ja es tur būtu bijusi kaut kādā shoppingā, es to nefilmētu, jo man personīgi nepatīk tādi video. Tāpēc cilvēki mīļie, lūdzu, nekādus yoga challenges, nekādus haulus jūs manā kanālā neredzēsiet. Manā gan būs. Jā, varat skatīties Emīliju. Ja jums patīk kaut kas vēl cits, tad droši arī skatieties manu kanālu. Jo tā ir, ka es esmu iedvesmojusies vienas YouTuberis, kur sauc Melanie Murphy, viņa ir no Īrijas. Un viņa ļoti daudz taisa video, kur arī kaut ko iesaka meitene. Viņa runā par tādām lietām kā mēneša reizes un par biseksualitāti, jo viņa arī ir biseksuāla. Viņa tiešām taisa daudz tādu video, kuri tiešām noderēs jaunākām meitene. Un tāpēc es no viņas arī esmu iedvesmojusies. Jo par to ir jārunā, jo, kā es saku, skolās runā tikai par to, ka matemātika ir svarīga. Jā, ja tu zinās matemātiku un gramatikas noteikumus, tad dzīvē būsi safe. Jā, tāpēc vajag kaut kur to likt, lai varētu, piemēram, jaunieši paskatīties un tā kā kaut ko saprast un kaut ko sāk darīt, jo es atceros, ka man vienreiz skolā bija tā, ka atnāca kaut kāda sieta stāstīja mums par mēnešu reizēm, ka man bija kaut kādi 12. Ja tur kaut ko pastāstīja un tā aizgāja prom, ko man tas īpaši derēja, neko, ja tur pastāstīja kaut kāds 10 minūtes kaut ko tur, tad es jau neatceros, ko tikai, es jau biju tik sen. Es uzskatu, ka vajadzētu būt kaut kādam atsevišķam priekšmetam, kur stāstītu par visādām dzīves lietām. Es zinu, ka sociālās zinības ir, bet tur arī īpaši neko nestāsta, un tā sociālās zinības arī ir pamatskolā. Vienīgais, ko es atceros no sociālajām zinībām... Kā rakstīt biznesa plānu. Es jau neatceros neko Man mācīja rakstīt biznesa plānu. Man nav nejausmas priekšskām. Ir vēl skolas, kurās ir veselības mācība, bet nav visās skolās. Es mācījos Trešā valsts gimnāzijā, tā ir kā centrālā Rīgas skola, mums nebija. Man bija 12. klasē veselības mācība. Un es nedomāju, ka citās skolās arī, bet ir kaut kādās, kur ir vēl, bet nav īpaši arī nav tas populārs. Nav visās skolās tas. Tur arī veselības mācības tās par veselīgu uzturu, tur mēs runājām par ģimenes lietām, visu, ko mēs tur runājām. Kas arī noderētu daudzās skolās, bet ne tikai vidusskolā, bet arī jaunākās klasēs, es uzskatu. Tāpēc, vai tas būs, nebūs, to es nezināsim. Mēs neesam politiķi, mēs neesam saimā, sorry.
Bet jā, ja jums ir kādi jautājumi, droši rakstiet lejā komentāros. Mēs ar Patrīciju mēģināsim atbildēt. Ik pa laikam pačakosim, ko jūs tur rakstat. Un droši rakstiet savus viedokļus un savas domas. Veidosim diskusiju ar veselīgu kritiku, kur nebūs uz braucienu viens otram. Un, protams, neaizmirstiet piesakot Patrīcijas kanālu, tāpēc, ka viņa liek fantastiskus video un links uz viņas kanālu lejā. Varbūt te būs kaut kur riņķītes ar viņas, lai es varētu uzreiz uzspiest gan no telefona, gan no datora. Un jā, tā kā pielīties diskusijā, mēs ļoti ceram, ka mēs jūs neaizvainojām. Mēs vienkārši uztraucamies par šo platformu, jo viņa mums ļoti mīļa un tuvu, un mēs gribam kā labāk. Un tiksimies nākamajā video viņas vai manā kanālā vai mūsu kanālos. Atā! Atā!